Sveicināti, mīļie skatītāji! Tiekamies mēs jau otro reizi. Jā, mani sauc Līva Spurava, es esmu geštalterapeita, centrs augt vadītāja, kā arī sieva un mamma diviem brīnišķīgiem bērniem. Pagājušā reizē mēs runājām par tādu lietu kā vecāku stress. Stress vecākiem, kurš rodas tieši no vecāku lomas un tiem faktoriem, kas šo stresu ietekmē. Rūpes par sevi, lai samazinātu šo stresu, ietekmē ne tikai pašu vecāku, bet arī bērnu labklājību. Tieši tādēļ mēs esam izvēlējušies šo tēmu šobrīd aktualizēt, par to runāt, un šajā reizē mēs gribētu pastāstīt par to, kā mēs sev varam palīdzēt justies sev labāk, palīdzēt tikt galā ar tiem faktoriem, kas iespējams ietekmē šo stresa rašanos. Un pagājušajā reizē es minēju, ka šis vecāku stress rodās no lielajām pārmaiņām un atbildības, kas rodas līdz ar šo te jauno lomu, no kuras nav iespējams paņemt nevienu pauzi. Tāpat tās no perfekcionisma, no domas par to, ka viss ir atkarīgs tikai no paša vecāka. Vēl viens faktors, kas ietekmē šo te vecāku stresa rašanos, ir šī te bērnības pieredze, bērnības atmiņas, un it sevišķi, ja tās ir bijušas negatīvas, tad tās var veicināt šo te stresu no vecāku lomas rašanu. Šodien es pastāstīšu, kādā veidā mēs tad varam sev vecāki palīdzēt. Un es kā mamma ļoti labi zinu to, ka jo vairāk mēs spēsim ieguldīt paši sevi, jo mēs vairāk varēsim palīdzēt saviem bērniem un tādā veidā arī veidot veselīgākas, foršākas, tuvākas attiecības ar saviem bērniem. Jo es patiešām ticu, ka tas, kas ir atkarīgs no mums vecākiem, ir šīs te iekšējais resursu rezervuārs. Tas, cik daudz mēs esam uzpildījušies, cik daudz mēs esam parūpējušies par sevi, cik daudz mēs esam labu darījuši sev, lai spētu pēc tam būt pietiekami pilni un dot tālāk, jā, arī saviem bērniem. Un tieši iztukšotības brīdī, tieši brīdī, kad ilgstoši ir trūkuši resursi, tieši tajā brīdī, kad vecāks piedzīvo izdegšanu arī no šīs te vecāku lomas vai pat depresiju, šajos brīžos veidot attiecības ar bērniem ir ļoti, ļoti grūti. Un šādos brīžos patiešām arī bērniem var rasties paaugstināt trauksme, jo viņi redz, ka vecāks vairs nespēja būt savā vecāku pozīcijā, savā pieaugušajā pozīcijā un parūpēties par viņiem. Līdz ar to bieži vien dažādas bērnu uzvedības problēmas var rasties arī šo iemeslu dēļ. Tāpēc vēlreiz uzsvēršu uz to, ka labākais, ko mēs varam darīt, ir parūpēties paši par sevi. Un ja jūs atpazīstat sevī kādu no šiem te faktoriem, kuri varētu tātad lieki iztērēt jūsu resursus, noteikti klausieties tālāk arī manu lekciju par to, kā tad mēs varam darīt sev vieglāku ikdienu. Nu, lūk, pirmā lieta, ko man noteikti gribētos uzsvērt, ir rūpes par sevi preventīvi. Es domāju, ka ne tikai vecāku lomā, bet arī citās dzīves situācijās ļoti svarīgi ir parūpēties par saviem resursiem tad, kad jums ir labi, tad, kad jūs jau esat resursu stāvoklī. Tajā brīdī noteikti es ieteiktu apdomāt un izdomāt veidus, kas jums vēl palīdz. Tādā veidā es noteikti ieteiktu parūpēties par to, lai tiktu stabilizēta jūsu nervu sistēma. Un šādas te prakses ir daudz un dažādas, kādas ir pieejamas noteikti internetā un pašpalīdzības grāmatās tās daudz minētas, bet viena no lietām, ko noteikti es varētu ieteikt jums vecāki praktizēt, ir elpošana. Noteikti, ko es gribētu jums ieteikt vecāki praktizēt, veids kā meditācija, apzinātības vingrinājumi, kuri ir pieejami diezgan daudz un visiem. Iespējams šķiet, ka tie neko īpaši nepalīdz, bet tie, ja jums rodās tāda pārliecība, tad noteikti tikai tāpēc, ka jūs esat mēģinājuši kādu vienu vai divas reizes un iespējams stresa situācijā. Tāpēc labākais veids, kā mēs varam parūpēties par savu nervu sistēmu, par saviem iekšējiem resursiem, ir tad, kad jums jau ir labi un kad jūs jau esat tādā kā resursu stāvoklī. Jo tad, kad cilvēks atrodas pie izsīkuma robežas, tad, kad viņš ir ilgstoši izjutis hronisku resursu trūkumu, tad, kad viņš ir jau iztukšots, tad šīs stāvoklis ietekmē arī mūsu prefrontālo smadzeņu daļu, kas atbild par
lēmumu pieņemšanu, par plānošanu, par savu vajadzību apzināšanos. Tad, ja mēs esam iztukšotības stāvoklī, mēs vairs nespējam īsti saprast, kas mums ir vajadzīgs. Tāpēc, kā es teicu, viens no pirmajiem punktiem - rūpes par sevi preventīvi. Un nākošajā mūsu tikšanās reizē es izstāstīšu arī par rūpēm, par sevi, par to, kādas viņas izskatās, kā mēs vislabāk varam rūpēties paši par sevi. Lūk, nākošā lieta, ko man noteikti arī gribētos jums atgādināt, ir nepalikt vieniem. Šis varētu būt arī izaicinājums diezgan daudziem cilvēkiem, jo, kā jau es minēju, diezgan daudz, ko mēs esam mantojuši no saviem senčiem, un agrākos laikos diezgan bieži bija izplatīts tāda pārliecība, ka galvenais izskatīties labi no ārpuses. Galvenais ģimenei izskatīties labi no ārpuses, neatkarīgi no tā, kas ģimenei iekšā notiek. Un jā, šāda tendence bija, līdz ar to mēs nereti varam šo te uzvedības modeli pārmantot savā dzīvē, kas mums patiesībā traucē. Mums traucē kaut vai vērsties pēc palīdzības, kaut vai pateikt citiem cilvēkiem, kad man iet grūti. Vērsties pēc speciālista, pēc palīdzības brīžos, kad vecāks jūtās, piemēram, iztukšots, pārguris. Vērsties pie kaimiņienes pēc palīdzības, ja ir nepieciešama kāda tīra fiziska palīdzība. Vērsties pie saviem vecākiem pēc palīdzības, ja tāda ir nepieciešama. Līdz ar to šo arī varētu minēt kā pie tādām iekšējām pārliecībām, kuras mums noteikti traucē dzīvot. Tāpēc otrā lieta, ko man ļoti gribētos jums ieteikt, nepalieciet vieni grūtās situācijās. Un izveidojiet sārakstu tad, kad jūs esat jau resursu stāvoklī, par darbībām un cilvēkiem, kuri jums var palīdzēt. Iespējams, pirmszemdzību kursos šobrīd par to runā, ka būtu ieteicams izveidot šādu sārakstu ar palīdzības tātad iespējām, tad, kad bērniņš tikko ir piedzimis. Un tas arī ir saistīts tieši ar šo pašu stāvokli, ar šo te iztukšotības stāvokli, kas var piemeklēt vecākus, tad, kad ir tikko pieteicies bērniņš. Tad, kad ilgstoši nav, piemēram, iespēja izgulēties, ilgstoši nav iespējams par sevi parūpēties tā, lai fiziski cilvēks jūtās labi, var iestāties šis stāvoklis, kad jau vairs nav skaidrs, kas man ir vajadzīgs, kas man var palīdzēt, vai es kaut ko vēlos. Lūdzu, tāpēc arī jums iesaku izveidot šādu sarakstu jebkuram dzīves stāvoklim, situācijai, lai viņš jums stāv piestiprināts pie leduskapa, jo es ar tādu sarakstu patiešām dzīvoju kādu laiku, tad, kad piedzima mans otrais bērniņš. Pēc pirmā bērniņa, diemžēl, neko tādu nezināju, bet pēc meitiņas piedzimšanas šāds saraksts man bija. Lai gan nebija bieži vajadzības to izmantot, bet šī te gatavošanās jau, šī te domāšana jau, kas man varētu palīdzēt grūtā situācijā, man palīdzēja saprast arī bez saraksta. Jā, kā es teicu, nepalieciet vieni, un te iet runa par to, ka jums ir iespēja meklēt palīdzību gan pie speciālistiem, tad mūsdienās ir pieejami daudz un dažādi brīnišķīgi speciālisti, kas var palīdzēt jums bērnu audzināšanas jautājumos. Un parasti pietiek jau ar vienu konsultāciju, lai jūs daudz maz saprastu, kur atrodaties, kas ir par situāciju, un tādā veidā jūs ārēji iegūstat resursus un tādu stabilāku pamatu, lai turpinātu iesākt to. Ir pieejams PEP mammas, kuras palīdz jaunajām māmiņām no bērniņa dzimšanas līdz 3 gadu vecumam. Ir pieejams zīdīšanas konsultantes, kas šobrīd viņa konsultācijas arī ir pieejamas bez maksas, kas ļoti var palīdzēt atbalstīt jauno mammu šajā te periodā. Ir pieejami, kā es teicu, dažādi veida speciālisti. Ir pieejama tā pati masāža, kas bieži vien patiesībā glāb arī šo te situāciju pēc fiziska pārguruma. Lūk, un tajā pašā laikā ir pieejami noteikti arī draugi un pieejami arī vecāki, kuri patiesi vēlas jums palīdzēt. Tikai iepriekš būtu ieteicams ar viņiem vienoties, ka nevis viņi nāk pie jums, viņi nāk ciemoties un izklaidēties, bet viņi nāk patiešām pie jums palīdzēt. Gatavojot ēst, uzkopjot māju, varbūt uzklausot ar kādu sarunu. Lūk, vēl viena lieta, ko es arī minēju jau pagājušā reizē, tātad ir šī te vecāku neiroze, jeb šīs te griezās iekšējās pārliecības, kuras noteikti nepalīdz.
jābūt par ideālo vecāku vai jābūt par ideālo mammu vai tēti. Nedrīkst kļūdīties. Viss atkarīgs tikai no vecāka vai tieši pretēji. Man noteikti nekas nesanāks. Es neesmu gana labs. Man nevar uzticēties. Pasaule ir bīstama. Tiešām mēdz būt šāds uzskats un diezgan bieži pasaule ir bīstama. Manam bērnam augt tur ir bīstama. Līdz ar to rodās nevajadzīga cīņa it kā ar bīstamo apkārtējo pasauli, lai pasargātu arī savu bērnu. Šādas te pārliecības noteikti ir tādi kā jūsu resursu rezervuāra caurumi, pa kuriem izplūst ārā nevajadzīgi šie te resursi, kas jums ikdienā patiesībā ir ļoti, ļoti nepieciešami. Tāpēc darbs ar savu vecāku neirozi ir noteikti tas, ko es varētu ieteikt. Un šeit, protams, ka var vērsties uz konsultācijas pie psihoterapeita. Tas gan būs ilgstošāks darbs, jo ir iemesli, kādēļ jūs šīs pārliecības savā dzīvē uzturat, no kurienes viņas ir nākušas, kāpēc jūs tik ļoti stingri tam ticat. Noteikti ar vienu konsultāciju nepietiks, bet nedaudz ilgstošāks darbs noteikti nāks tikai par labu, jo liela daļa enerģijas jums vienkārši atbrīvosies. Jums būs iespēja viņu izmantot priekš attiecībām ar saviem bērniem, priekš attiecībām ar sevi un arī ar partneri. Vēl viena lieta, ko noteikti es arī gribētu pieminēt, ir ikdienas plānošana. Jā, pavisam vienkārša lieta, bet es redzu, ka bieži vien vecāki ar šo grēko, nepārskatot savu ikdienu, nepārskatot savus pienākumus. Un it sevišķi mammām vai tētiem, kuriem ir raksturīgs perfekcionisms, viņiem šķiet, ka tad, kad piedzims bērniņš, viņi spēs turpināt savu veco dzīvi. Un ja vecākiem iepriekš, piemēram, ir bijusi ļoti, ļoti svarīga karjera, bijusi ļoti, ļoti svarīga tīra un kārtīga māja, ir bijusi svarīga gludināta veļa, tad iespējams viņos mīt šī ilūzija, kad bērns jau neko nemainīs. Bērns ienāks un mēs turpināsim to dzīvi tieši tā, kā to darījām iepriekš. Un patiesībā, jā, šī ir diezgan liela ilūzija, ar kuru nākas piedzīvot lielu vilšanos, jo šī ilūzija krīt. Diemžēl arī es saskāros ar šāda veida domām, ka mana dzīve iepriekšējā dzīve tikpat viegli ritēs arī pēc bērniņa piedzimšanas, un grūti, protams, ir tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu nespēji visu paspēt. Un viens noteikti tas, ko es ieteiktu, ir izvirzīt šīs prioritātes, jo mūsu dzīve nemitīgi mainīga. Līdz ar to mūsu prioritātes arī mainās, mūsu vajadzības mainās. Un izvirzīt pāris prioritātes, kas šobrīd ir tās svarīgākās, un atmest visas pārējās būtu brīnišķīgi, lai vecāki spētu savā ikdienā atteikties no lietām, kas viņiem šobrīd nekalpo, kas viņiem nepalīdz, kas viņu resursus tikai un vienīgi patērē. Protams, mēdz būt situācijas, kad, kā es minēju, arī situatīvā stresā, kad ir kādi ārēji apstākļi, kas mums liek just šo te papildus stresu. Piemēram, apgrūtināts attiecības ar partneri. Varbūt viņas nav tik ļoti ārēji apgrūtinātas, kā var šķist, bet iekšā kaut kas mīt, ka tu saproti, ka nav kaut kas ok. Un jā, arī šis situatīvais stress spēja šos resursus no tava rezervuāra aizvadīt. Tāpat tās finansiālas grūtības, un tās nav iespējams ātri atrisināt, bet arī šāda situācija, kad ir jādomā pastiprināt par finansēm, arī rada šo tātad papildus resursu aiziešanu projām. Lūk, un ja mēs šādi paskatāmies uz savu dzīvi nedaudz no virspuses, arī, kā es teicu, ja tādā labākā, vieglākā stāvoklī, nevis iztukšotības stāvoklī, tad mēs spējam saprast, kas ir tās situācijas, kur aiziet mūsu stress, kas ir tās situācijas, kuras mēs varam mainīt, kas ir tās situācijas, kuras mēs noteikti šobrīd varam varbūt neņemt vērā, vai tās šobrīd nav svarīgas, piemēram, šī netīrā māja vai šī negludinātie veļaskalni, jo tas ir diezgan mazsvarīgs salīdzinājumā ar to, kas šobrīd ir svarīgs. Un tādā veidā, izvirzot prioritātes, saplānojot ikdienu, pārskatot visas šīs situācijas, kas mums paņem mūsu ikdienas resursus, mēs iegūstam tādu kā rezumē, lai labāk saprastu, kādā veidā mums pašiem savu ikdienu veidot komfortablāku. Un kur
iespējams ir tie ārējie avoti, kur mēs varam šos te papildus resursus sev paņemt. Nu, lūk, ikdienas plānošana un nākošās divas pēdējās lietas ir nepadoties. Tā ir viena lieta, jo jebkas jauns, ko mēs iesākam savā dzīvē, tas arī ir kā sava veida stress, jo tas nav pierasts, tas ir kaut kas, kas prasa papildus mūsu resursus, bet tad, ja mēs sāksim mācīties, koncentrēties vairāk uz sevi, mēs patiešām to ar laiku sāksim iemācīties. Protams, ļoti bieži mēs apņemamies, tad atkal šī apņemšanās nozūd, ieejam atpakaļ vecajā ritmā, nekas, atceramies un turpinam tālāk atkal mēģināt to ieviest. Tikai tādā veidā parasti cilvēkiem tas izdodas. Neviens nav perfekts, nevienam neizdodas pilnībā perfekti un ideāli no paša sākuma. Tāpēc mans ieteikums būtu nepadoties, upurējot savu labklājību un iekšējo veselību. Un pēdējā lieta, ko noteikti es arī ieteiktu vecākiem izdarīt, tā ir tāda tīri praktiski, ir pārbaudīt savu fizisko stāvokli. Nereti man ir nācies strādāt ar jaunajām māmiņām, kuras atrodas depresīvā stāvoklī, un varbūt ne pat pēcdzemdību depresijā, bet jau tādā depresīvā stāvoklī, kas ir radies vēlāk pēc bērniņa piedzimšanas, pārbaudot viņu veselības stāvokli, vai ejot pie ģimenes ārsta, vai apmeklējot kādu uzturspeciālistu, kas prot tātad izanalizēt šīs te padziļinātās asins analīzes, viņi nosaka iespējams kādu mikroelementu vai vitamīnu deficītu, kas diezgan nopietni var ietekmēt arī vecāku iekšējo fizisko stāvokli un līdz ar to paaugstināt arī trauksmes līmeni, paaugstināt nogurumu līmeni, paaugstināt apātiju, izsīkumu. Līdz ar to pieejot no dažādām pusēm, dažādos veidos, meklējot, kā sev palīdzēt, mēs noteikti vecāki varam nonākt pie tāda labāka iekšējā un ārējā stāvokļa. Paldies jums šodien un tikamies nākošajā reizē!